Liepājas pusē piekrastes zvejnieka Jāņa Freimaņa uzņēmums jau 12 gadu nes eksotiskās zivs marlina vārdu. Laikam jau šis nosaukums arī mazliet raksturo īpašnieku. Mērķtiecīgs sapņotājs, kurš reizēm pat riskē, lai būtu labākais un ātrākais. Tāds ir Jānis Freimanis, lielākais apaļo jūras grunduļu zvejnieks savā piekrastē. Darbs ir cauru gadu, bet divatā ar visu var tikt galā. Pavasarī tiek zvejoti grunduļi, vēlāk butes, tad vimbas un mencas un gada beigās jau stintes. Pa starpu brīvajā laikā jāšoj tīkli, jāgādā par laivu. Zvejošana Jānim kopš bērnības jau ir asinīs. Pēc jūras skolas kādu laiku zvejoja tālajās jūrās, bet dzimtais krasts vilka vairāk. Arī sapņiem ir vieta, jo atbalsta programmas un projekti ļauj attīstīties un ieviest ko jaunu. Vienīgie piekrastē vasarā Sijā Marlins 11 piedāvā izbraukumu jūrā. Viesi var iepazīties ar piekrastes zveju, nobaudīt tikko ķertu un gatavotu zivtiņu. Par šīm jaunajām idejām paldies Jāņa dzīvesbiedrei Agitai Kurzemei. Jānis saka, ka viss jau iet uz labo pusi. Saglabāsim šo arodu un liksim Latvijai ar to lepoties. Gribētu novēlēt visiem Latvijas zvejniekiem izturību. Zvejnieku darbs nav no tiem vieglajiem. Arī novēlēt savā veidā popularizēt arī zvejniecību un nodot nākamajām paudzēm. Un, protams, kad labas lomas un labas laikapstākļus, lai biežāk var tikt jūrā un labu realizāciju. Tas jau būtu galvenais.